No sveiciens benzīna galvām. Aļņu ķūņings rubrika. Tātad. Šitās uzlikas, tādas nāk, aļņu ķūņings, bet viņas neaiziet līdz galam ciet. Ikutēji vaļā, bet pasargā no akmentiņiem, krāsiņu, paliks ilgāks, bukāk. Izskatās jau karbonička, baigi pa karboniski. Tad aļņu ķūņings ir prastavkas, starpliciņas, te un te. Te viņa sečkarē skrūvīti, te paliek šaibas, tad izspiež, saspiež, bet dublīts ir augstāk. Šiten nu tā, biškiņ, bet baigos offroados nebraukšu. Bet zato šitais nadziņš, jā, tā ir manta. Nemet pilnu tur augšu, pilnu motoru augšu. Gaida augšējās dugas, vēl nav Hondiņās sagādājusi. Apakšā ir givī, niknākās, un te augšā arī būs kopā saskrūvētās. Un tad te būs lampačkas pie oriģināliem slēdziem likšu, kas vēl no aļņu ķūņinga. Ir šitāds te USB ports vēl pat nevienreiz nav izmantots, bet pieliku ar oriģinālo vadietu, iesaku sūtīt. Te ir iekšā drošinātājs tam vadum galā un uzreiz pie oriģinālā štekela viņš der. Šito te, kamēr nav truba, noņemt vienkārši pa vieglo. Turpat arī gaisa filtrs. Es nezinu, ko viņi tur čīks, kā Afrikai grūti gaisa filtru nomainīt. 2 knopkas, liekam, 1 skrūve. Jā, un pārējais visus puļķiem rāvās nost. 1 skrūve, te 2 puļķi plasmas, ras un nost. Šitais arī iesaku, bet šitais ņemts, jā, givī, platā peciņa, labs, smiltīs negrims. Kādreiz sit pa kāju, bet nu neko. Vēl no aļņu ķūņinga obligāti iesaku šito. Karstā laikā vienkārši super. Vēl arī, ko es atradu pozitīvu, ko citi piebedē, ir, ka tu cel kāju pāri, nesaskrāpē savu ķebli traģiskajā. Šis arī augšējā. Oriģināli Honda sūta tikai to tīvo sūdu. Roku sargu. Ar šitos uzliciņus un vēl vienas varu nopirkt aļņikā. $20 kapekām, bet nu ir, jā. Šitais oriģināls, Sotaks, ķīnietis ražo 50. Šitais givī, OM, bet par labu cenu. Un soma. Stūres soma pa $10 jau haidī. Labi, tikai 12 eiro, ja nepagaiz. Te iemet telefonu, piespraužās vadā un nevajag nekādu donglu pagaidām, lai būtu wirelessā. Strādāja perfekti, man patīk košļene, tiesības, telefons, do virsā. No aļņu ķūņinga. Un vēl krutākais aļņu ķūņings. Baigā uzlika. Tur visādas versijas, tur krapi derēti kaut kur atsitās tā, bet nu pieliku smukāk, ja izskatās, jā, tāds baigais, Āfrika tvin. Un šitais arī sūtīts aļņu ķūņingā, bet must have. Jo tieši tā daudz saka, ka te visu to krāsu noskrāpē. Dobrauc 900 km rītā brauc uz garantijas apkopi. Un tā jau puse vairāk pa zemes ceļu, un te jau ar ceļgaliem visi, jā, es esmu norīvējis. Nu, uzlīmēju gumītiņas, jā, gripiņš ir labāks. Jā, šitie tiks nomainīti, pasūtīja arī aļņu ķūņingā. Uz mazākiem kadrātainiem givī būs noņemts, salikšu viņus vairākus. Un būs bišķi smukāk. Tas givī uzraksts un tiec plats klucis, ne, bet tie kluči strādā iepriekšējiem mocim. Nogāzos, viņi tikai pagriežās, un tas arī viss trubu pat nesaskrāpē. Tas ir pagaidām, kas man uz tāda ponija salikts pa aļņu ekspres šķūņingu. Te vēl viena man tāda roru plāksne, bet es viņu pagaidām nelikšu, kamēr džeki man uzinstalēšu augšējo krašbāru. Uzliks augšējo krašbāru, tad arī... Tad arī novāks. Pagaidām, jā, lielo givī stiklu vākšu nost, likšu apakaļ oriģinālo, jo ir uzlikts poļu ražotais. Poļu vinda. Spoilerīts, saskrūvēts, redzēs. Un reku aļņu ķūņings, smuka uzlīmīte. Ir ok, ja pistoli nesaskrāpē, nesačakarē. Izskatās cūl. Tā kā tā, tik tālu benzīna gals par mazo poniju. Melnais ponijs, tāpēc arī viss ap to grozīsies. No dzimšanas līdz kamēr es viņu spēšu pabraukt, tikmēr būs mazi
heki, ko es salicis, kā viņi uzvedās, kā braucās, kā nebraucās. Jā, es minēju 1,83 m un šitam knapi pārredzu lielākajam givī stiklam. Es tur sākumā pats nesapratu, kas un kā. 5 cm lielāks, bet 5 cm lielāks viņš ir pa lielāko oriģinālo stiklu. Man ir tāds vidējais stikls, tad šitais ir reķi 15 cm lielāks. Bet šitais tiks apgraizīts. Nabadzīgs. Un tas arī viss. Benzīngāls tiekās ielās. Par koferiem ir cits stāsts, jā.